Atzīme par tevi kā par cilvēku nepasaka pilnīgi neko. Ja es dodu sev, tad es atņemu viņam. Vai tu ar savu bērnu runātu tā, kā tu runā ar sevi? Spiediens rada pretestību. To definēt kā tādu teātra spēlē. Mēs neesam tiesīgi viņiem apņemt viņa aplausienus, sasniegumus un uzvaru. Tad kādas ir tavas domas par šo? Mana pašvērtība nav atkarīga no kāda cita sasniegumiem vai panākumiem, pat ja tas kāds cits ir mans bērns. Klausies raidierakstu Izaugt kopā ar Sendiju, jauniešu mentori. Tevi sagaida sarunas par vecākiem, skolu un jauniešiem, par to, ko bieži noklusējam, bet par ko būtu jārunā katrā ģimenē. Šo sarunu telpu veido palīgsmācībās.lv, digitālā platforma labākiem rezultātiem mācībās. Šīs dienas saruna mums ir kopā ar Tīvu Steinbergu par tēmu, kāpēc vecāki jūtās vainīgi un ko ar to darīt. Tīja, iepazīstini mazliet ar sevi. Čau! Es esmu Tīva Steinberga. Pirms podkāstu domāju, ar kādu savu lomu es šeit nāku, jo tādas ir vairākas manā darbībā. Pirmkārt jau laikam esmu topošais vecāku emocionālā atbalsta speciālists, PEP-mamma. Šobrīd skaitos vēl PEP-mamma apmācībā. Varbūt pirms tu turpini pastāst, kas ir šī PEP-mamma, jo es noteikti domāju, ka daudz nemaz nezinu tādu. Jā, PEP-mamma ir cilvēks, kas ir blakus vecākiem. Tad, kad ģimenē ienāk bērniņš, no bērniņa piedzimšanas, varbūt jau arī kādu mirklīti pirms tam, līdz bērnu 3 gadu vecumam, sniedz gan emocionālu atbalstu, gan praktisku atbalstu, jo ienākot bērniņam ģimenē ir ļoti daudz jautājumu. Ir ļoti daudz neziņas, viss ir jauns, un tad ir ļoti labi un forši, ka ir kāds cilvēks, profesionāls cilvēks, kam uzdot šos jautājumus, kur saņemt atbildes, ar kur vienkārši parunāt, ka tu zini, kas atdzirdēs. Un, tas PEP-mamma ir tas cilvēks, kas sniedz šādu atbalstu. Tad bez PEP-mammas esmu arī jauniešu mentors. Tā ir vēl viena tāda liela un plaša manas darbības joma. Un vēl bez tā es esmu arī pirmsskolas pedagogs, pirmsskolas skolotāju. Palīdzu bērniem sagatavoties skolai. Es vadu privātu stundas, ļoti daudz strādāt un sadarboties ar vecākiem. Kā PEP-mammai jau pa vienam, tas ir tikai ar vecākiem. Protams, arī bērniņš tur ir klātesošs un tā. Kā mentoram arī ļoti daudz sanāk būt un runāt un stiprināt arī vecākus, veidot to komunikāciju, sadarbību bērnam ar jaunietim, ar vecāku. Man pašai arī, un kā pirmsskolas skolotājiem jau arī tieši tāpatās. Ļoti daudz sanāk runāt ar vecākiem par to, kā iet, kā neiet, kur bērnam ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, stiprinājums mājās. Arī tāpatās uzklausīt dažādas bažas. Lieliski, man liekas, tāpēc arī ļoti forši, ka tu esi šeit kopā ar mums un tieši runāt par šo tēmu, kas ir vainas sajūta. Kā tu to pastāstītu? Kas ir vainas sajūta un vai tu to novēro arī savā ikdienas darbā tieši ar vecākiem? Ar vecāku vainas sajūtu saskaros diezgan bieži. Pirms podkāsta arī Instagramā uzdevu vecākiem jautājumu, kas tad ir tās lietas, par kuriem viņi jūtas vainīgi attiecībā pret sevi, pret savu bērniņu vai citiem cilvēkiem. No vienas puses tās atbildes bija diezgan dažādas, bet no otras puses tomēr ļoti daudz, kur savelkās kopā. Pirmais ir tā vainas apziņa par to, ka es varbūt nevēlu tik daudz laika, cik es gribētu. Otra ir tā, ka trūkst iekšējā resursa. Trūkst iekšējā resursa būt, tolerēt. Tad ir tā vainas apziņa par to, ka es varbūt neveltu sev to laiku tik daudz. Un, tur ir tās pretrunas par to, ka es gribētu it kā veltīt tam bērniņam vairāk, bet esmu arī es, tad es atņemu sev, vai tad, ja es dodu sev, tad es atņemu viņam. Un tur kaut kādā ziņā vecāki iesprūst. Tad ir tā vainas apziņa par tām ekspektācijām. Es domāju, ka es būšu tāda mamma, bet dzīve ir dzīve. Un realitāte izrādās savādāk. Iepriekš saskatīts noteikti kaut kas, ja tīpaši mūsdienās sociālajos medijos, mums ir saucamās Instagram mammas. Jā, un tā ir vēl viena ļoti, ļoti liela tā salīdzināšanās. Instagrams, sabiedrības spiediens, ģimenes, paplašinātās ģimenes, ko no manīm sagaida, kāpēc viņa tā var, kāpēc es tā nevaru. Kaut gan,
Es arī mamām bieži to saku, atsakojiet. Neskatieties. Vienkārši brutāli, bez mazākās vainas apziņas, vai ja negrib atsakot, ja tur pieklājība prasa, ka man tur ir jābūt tam cilvēkam, tad uzliec uz muti. Ka tu neredzi storijas, tu neredzi postus un tu nesalīdzinies. Un viena gudra sieviete iemācīja šo. Viņa teica, ja tu tā kā sako Instagramā cilvēkiem, ja viņi tev neiedvesmo un nerada kaut kādas pozitīvas sajūtas, tad atsako. Nevajag tev tādus. Iedomājies, tu ar viņiem sēdi vienā telpā. Tīpaši runājot par to vecāku vainu. Iedomājies, tev tagad tā mamma perfektā stāv pretī vai pilna telpa tev ar viņām ir. Viņas tev noteikti neradīs nekādas pozitīvas asociācijas. Bet runājot, man tieši pieķēra tā piebilde, ko tu teici par dzīvojot uz bērnu rēķinu. Ko tu saki par šo? Vai kā ar to pieņemsim tik galā? Es tam absolūti nepiekrītu, jo man liekas, bet tā ir, ka mums katram ir savas vajadzības. Bērniņam ir savas vajadzības, un arī man ir savas vajadzības, un arī partnerim ir savas vajadzības, un visiem mums ir savas vajadzības. Kā mēs varam atrast balansu starp šo? Kā mēs pieaugušie viens otru atbalstam, kā mēs sadarbojamies, vai mēs spējam nokomunicēt vispār to. Pieņemt, ka arī man ir par sevi jāparūpējās, jo es nevaru iedot to, kā man nav. Ja es esmu pārgurusi, izbesījusies, nelaimīga, tieši ko es varu iedot savam bērnam. Un tad ir tā vainas apziņa par to, ka es nevaru parūpēties par sevi, vai iekrīt kaut kādā upuru lomā arī, ka es jau nevaru, man jau taču bērns, un tad tas viss pāraug tādās dusmās, kas atkal tiek kaut kur izgāstas, vai tās dusmas pāraug kaut kādā uzvedībā, reakcijās un tā tālāk. Tas ir absolūti pat īstenībā nevajadzīgi. Arī tas, kā mēs esam audzināti, kas mūsos ir ielikts, ko mūsu mammas darīja, vai mūsu omas, vecāki vai vēl kaut kā viņi parādīja, ka viņi par sevi var parūpēties, ka viņi rūpējās par sevi, ka viņi atpūšās, ka atpūsties drīkst, atpūta nav slinkums. Tas viss tur savalkās kopā. Un tad, attiecīgi no tā, tas ir arī tas, ko mēs iedodam tālāk saviem bērniem. Vai es parādu to, ka es esmu tikai cilvēks, es neesmu perfekts cilvēks, nav tādu perfekto vecāku, neeksistē tādu. Šī tēma vispār ir interesanta. Parasti es pirms sarunas, protams, arī gatavojos, paskatījos, ko cilvēki par šo saka, un par to perfekto vecāku. Ko tas vispār nozīmē? Kā mēs varam iztēloties perfektu vecāku? Man liekas, ja mēs esam tik dažādi, un tu esi tik dažādas situācijas, un katrs bērns vēl pēc tam ir individuāls. Viņš jau nav burtiski varbūt kopija tev. Un tad, kā tu to definētu, kas būtu perfekts vecāks? Ja tu prasi man, kā es to definētu, es to definētu kā tādu teātra spēlēšanu. Ka tu visu laiku esi tādā lomā, tu neesi tu pats, tu neesi kontaktā ar sevi, bet tev ir kaut kādi iedomi standarti, tu to esi redzējis, kaut kur paņēmis no kaut kurienes, un man tur ir jābūt. Tur, man liekas, neveidojās nekādas īstas un patiesas attiecības pašam ar sevi. Un ja tev neveidojās tādas attiecības ar sevi, kā tev var veidoties tādas attiecības ar jebkuru citu cilvēku? Nekā. Un es piekrītu tai teorijai, ka bērnam nav vajadzīgi perfekti vecāki. Viņam ir vajadzīgi īsti vecāki, tādi patiesi vecāki, tādi, kas kļūdās, tādi, kas spēj atzīt to, ka kļūdās, tādi, kas uzņemās atbildību, tādi, kas ceļās atkal pēc kritieniem, ceļās un mēģina un dara un rāda tieši to pašu savam bērnam. Un tāpat tās arī, kas parāda, ka es esmu noguris. Es vienkārši gribu atpūsties. Man liekas, kas ir vissvarīgākais tajās brīžos, parasti ir tā komunikācija, man liekas, ar to bērnu. Mēs, man liekas, ļoti nenovērtējam to, kad pateikt bērnam to pareizi, mierīgi. Ir kaut kāds tāds, es nezinu, vai uzstādījums vai uzskats, ka viņš jau tāpatās neko nesapratīs. Vai es nedrīkstu savam bērnam parādīt kaut kādu vājumu. Nē, mēs visi esam cilvēki. Man liekas, tas ir absolūti nepieciešams bērnam redzēt to īstumu vecākā, kā piemērā, kad mans vecāks var būt ļoti stiprs, viņš var darīt daudz, bet tajā pašā laikā ir kaut kādi brīži, kad viņš ir noguris vai kad viņš salūst,
neslēpt to, nemaskēt, bet vienkārši stāstīt bērnam to, ka, kā ir, kā es tagad jūtos, kas ar mani notiek, ka tā absolūti nav tava vaina un tas vispār nekā nav saistīts ar tevi. Es vienkārši tā jūtos tagad. Un, jo tad, kad mēs nesakām, kad, nezinu, tur visu laiku varu pēkšņi eju vansistabā, sāku raudāt vai sāku pēkšņi kliegt uz visiem mājās. Kurš ir pirmais, kurš sāk vainot sevi? Bērns. Bet ja mēs pasakām to, kā tas ir, ja mēs spējam bērnam iedot to, ka tas nav par tevi. Man vienkārši bija kaut kāda pilnīgi reizīga diena darbā, un šitam vispār nav nekāda sakara ar tevi. Viss viņš atslābst. Viņa antenas ievelkās iekšā, viņš necenšas izdomāt, kāpēc mamma tagad ir tāda. Man patīk tā teorija bija par to, ka tev nav jābūt perfektai mammai vai vispār vecākiem. Kā tur bija angliski good enough. Tad pietiekami laba, pietiekami labs, jo tādā veidā tas bērns kaut kādā posmā iemācās pats saskarties ar tām kļūdām, iegūt to neatkarību no tā vecāka. Tad gāja runa par to, ka tehniski jau tas bērns mācās no tevis un tavām manierēm. Ja tas bērns uztvers tās tavas emocijas, viņš vainos sevi. Un kā tad viņš pēc tam tiek ar to galā, viņš kļūst par tādu nepārliecinātu bērnu. Tā ir katra tā mazā rīcība, kas mums ir, veidot tās sekas, un, manuprāt, tas arī ir kaut kāds tas stresa avots arī vecākiem, kāpēc viņi grib un cenšas būt tik ļoti perfekti. Un tad tas tālāk aizved vēl vis kaut kur dziļāk, kādas sekas tas var atstāt, kad mēs nerunājam ar saviem bērniem godīgi. Skatoties tālāk, strādājot arī tev ikdienā ar vecākiem, kas ir tādas varbūt visbiežākās, mēs jau pieķēramies, ka tā ir tā vainas sajūta ar kaut kādu sevis rūpēm, mēs neņemam savu laiku. Kas ir vēl kaut kas tāds, kas varbūt izceļās uz visu to fonu saistībā ar vainas sajūtu, no kurienes viņas rodas? Cik daudz resursu man ir vai nav? Būt maksimāli šeit un tagad. Būt maksimāli klātesošam. Vecāki daudz saka, ka es jūtos vainīgs par to, ka es tik daudz scrolloju. Bet tajā pašā laikā, ja tu apzinies to, ka tu scrollo, kāpēc tu scrollo, kāpēc tev vajag atslēgties no tā, kas notiek ārpus telefona, ko tu dari ar to? Tā vainas sajūta jau arī ir, vai viņi ir pamatot, vai viņi ir nepamatot. Vai tas ir kaut kas, ko es varu mainīt, vai es to varu ietekmēt, vai tas ir absolūti ārpus manas ietekmes. Tādas sarunas ar sevi. Man liekas, arī svarīgākais bieži vien ir tad, ja mēs pat atpazīstam to vainas sajūtu, nepalikt pie tā, ka mēs zinām, ka viņi tur ir, bet ka tur seko kaut kāda tā rīcība pēc tam. Vai mēs tad atrodam to laiku sev, vai mēs nokomunicējam ar cilvēku, ar savu partneri par to, vai, ja mums tas nav, tad nokomunicēt ar bērnu un rast kaut kādas kopīgas, varbūt, aktivitātes, kuras nav apgrūtinošas. Galvenais, kad ir kaut kāds tas nākamie soļi, kas tur būtu, pieņemsim, ja šis vecāks tagad klausās šo, viņš saprot, ka tā kaut kādas darbības rod viņam to vainas sajūtu, viņš nezin, kā ar to tik galā, kas būtu kaut kādi soļi vai kaut kādas rīcības, ko viņš varētu veikt. Es domāju, ka pirms rīcības jau tādas fiziskas vai tādas darbības kaut kādas, jau pirmais ir tas, ka tu apzinies to. Es visu laiku kaut kur vainoju sevi, es visu laiku iekrītu kaut kādā upurlomā, tad es dusmojos, tad tas viss iet tā uz riņķu un nekur es netiek uz priekšu. Kad pirmais ir tas, ka tu apzinies, kad kaut kas nav, kaut kas īsti šajā visā nerūlē. Un tad pēc tam jau ir tā saruna ar sevi pašam. Un man liekas, kad viss sākās tajā mirklī, tad, kad mēs ļoti godīgi sākam ar sevi runāt. Kad es ļoti godīgi sev atzīstu to, kā es jūtos, kāpēc es tā jūtos, kādas vispār ir tās manas domas galvā, kas notiek tajā manā galvā, kā es runāju vispār ar sevi. Un tikai pēc tam jau mēs varam sākt domāt, ko ar visu šito tagad iesākt. Tad vai es šeit tiek galā pats, vai es spēju atšķirt to, ko es varu mainīt, ko es varu ietekmēt, vai es varu mainīt vispār savu veidu, to, kā es domāju un kā es runāju ar sevīm. Ja liekas, ka viss ir baigi dziļi, tad ir kaut kāds speciālists, ko tu meklē, kur tu vērsies pēc kaut kādas palīdzības, kas tev palīdz tās domas atšķirtināt. Un man liekas,
Ka tas arī ir tāds labs veids tādā sākumā, ja tu gribi kaut ko mainīt, bet liekas pašam vispār nesanāk, kas iesprūdis, es vispār nesaprotu, kas tajā manā galvā notiek. Man liekas, ka psihologs, psihoterapeits arī ir tāda rīktīgi forša opcija, ar ko sākt. Ar ko sākt kaut ko mainīt. Man liekas, ka ļoti daudziem vecākiem noteikti būtu grūti vispār atpazīt to, ka tas, ko viņi dara, nāk no vainas sajūtas. Kā to varbūt vispār atpazīt, saprast, ka tas ir, ka tā nav tava dusma, ka tas nav varbūt tavs bērns, jo citreiz ir dzirdēts stāsti par to, ka nav varbūt izteikta mīlestība pret bērnu, bet tur īstenībā apakšā slēpjas kaut kas cits. Kā varbūt atpazīt vispār pašu to vainu, ka tā ir vaina? Man liekas, jā, ja tu visu laiku reaģē kaut kā dusmīgi vai agresīvi, vai tev aizvainojums kaut kāds neizskaidrojams, kad visu laiku tu esi dusmīgs uz visiem citiem, kad tu nevari, apmierināt tās savas vajadzības, darīt kaut ko to, ko tu gribi, kaut vai, 5 minūtes pasēdēt, palasīt grāmatu, vai arī tas, kad it kā tu varētu, bet tu pats sev neļauj, jo, īstenībā man jau tur vēl tas jāizdara, un visu laiku kaut kādas tādas destruktīvas lietas, tādu visu laiku kaut kādu pašu sabotāžu, vai izklausās traki. Jā, citreiz tas ir tā ļoti tā agresīvi, citreiz jau tas ir tā nemanām. Ko tad es, labi, es aiziešu tur traukus pamazgāt, un tad tik un tā tas aizvainojums krājās, it kā tu esi apvainojies uz citiem, bet īstenībā tu pats jau esi tas, kas dara kaut kādas tās lietas pret sevi. Un tas, visa sākums jau ir tās domas. Apzināties tās savas domas, kas notiek tavā galvā. Vai tu tici visam tam, kas tur ir, vai tu kaut kādā brīdī apstājies un stop, kas tas tāds tagad ir tajā manā galvā. No kurienes man šāda doma, no kurienes man ir šādi uzskati par sevi, par dzīvi, par citiem cilvēkiem. Vai tā vispār ir taisnība, kas tur ir manā galvā? Vai tās ir kaut kādas, es nezinu, citu viedokļi, vai tās ir emocijās balstītas kaut kādas domas, vai tie ir fakti. Tā kā sākumā vispār atšķirt to. Runāt ar sevi. Runāt ar sevi, ar domu, ka ne viss tas, kas tur ir tajā galvā, ne viss ir taisnība un ne viss ir patiesība. Jā. Pieskaroties mazliet izglītības jautājumam, jo, kā jau mēs zinām, tas mums ir ļoti svarīgs, un arī vispār vecākiem, man liekas, pirmais posms viss ir tāpatās par un ap izglītību, vai tas ir bērndārs, vai tā ir skola, un tad vidusskola un tā tālāk. Vai tu esi novērojusi vecākiem kaut kādu vainas sajūtu, pārmetumu uz sev saistībā ar skolu un viņa bērniem? Jā, ļoti daudz. Es atbildīgi un pāratbildīgi par to, kā bērnam veicās vai neveicās skolā. It kā no vienas puses, jā, to var saprast kaut kādā ziņā līdz kaut kādam mirklim un kaut kādā mērā tā ir vecāka atbildība. Bet es laikam esmu no tiem vecākiem, kas uzskata, ka ne viss ir tavā ietekmē, un ne visu tu vari kontrolēt, un ne viss tas, kas notiek ar bērnu skolā, ir tava atbildība. Kaut kādā ziņā ir jāļauj arī viņam pašam būt. Un tā vainas sajūta par to, ka, ja bērnam iet grūtāk, vai kaut kādā brīdī sāk iet grūtāk, vai ir kaut kādas lietas, ko nesaprot, vai, es domāju, ka diezgan vecāki to paņem uz sevi. Kā to atdalīt vecākam, piemēram, kurš dzīvo caur savu bērnu, caur viņa atzīmēm? Kā to atdalīt sevi un bērnu? Jā, tā vecāka saplūšana ar bērnu panākumiem, tas tā ir. Apzināties to, ka jā, tas ir mans bērns. Jā, es nesu kaut kādu atbildību par viņu, bet viņš nav es un es neesmu viņš. Ka man ir jāļauj viņam būt, man ir jāļauj viņam piedzīvot savus kaut kādus kritienus, piedzīvot savus neveiksmes, piedzīvot savus aplausienus dēļ savām izvēlēm. Tam visam ir jābūt. Bet mēs esam tik ļoti ieciklējušies, lai viss ir tik ļoti labi, ka ir tāda sajūta, ka elpot brīžiem neļaujam viņiem. Bet
Es pat gribētu teikt, ka kaut kādā ziņā mēs neesam tiesīgi viņiem to atņemt. Mēs neesam tiesīgi viņiem atņemt viņa aplausienus un tāpat tās viņu pašu kaut kādas sasniegumus un uzvaras. Tas nedrīkst viss būt tikai caur mums un tikai tāpēc, ka es to tā mans bērns, un es tā izkārtoju visu viņam, lai viņam, un es sēdēju klāt, un es skatījos, lai viņš visu tikai dara. Nu, nē, tas ir absurds atdalīties no viņa. Ļaut viņam atdalīties, paļauties, kad ar cerību, ka viņš darīs maksimāli labāko, ko viņš var izdarīt. Nu, protams, liela daļa ir piemērs. Nu, ko es ar savu piemēru rādu savam bērnam? Ar savu piemēru var parādīt to, cik forši ir mācīties un cik forši ir, kad ir tā izglītība. Un ka man ir forša karjera, kas var darīt kaut kādas lietas, kas man patīk, iedvesmo un ar to vēl nopelnīt naudu. Man liekas, kas ir vēl labāks piemērs. Tā pašā laikā arī atzūmoties kaut kā no viņa, ieraudzīt viņu citā gaismā, kā cilvēks, kas ir viņš pats, nevis kaut kāds mans projekts vai mans produkts vai tā tālāk. Kad viņš ir viņš ar visām viņa stiprajām pusēm, ar visām viņa vājajām pusēm. Jā, man mentoringā ir bijusi pieredze parasti strādājot ar vecākiem, runājot par bērniem un atzīmēm. Es viņiem bieži vien saku, atcerieties, kādi jūs bijāt kā jaunieši, un es apzinos, ka tas ir ļoti grūti, jo, protams, ir parasti tur uzreiz birst attaisnojumi par to, ka tas bija cits laiks, citi pienākumi un tā tālāk, bet tā pamata lieta, kā tev kā jaunietim, visas tās sajūtas, kurām tu ej cauri un visa tā vēlme būt neatkarīgam, viņš jau nemainās. Tad parasti viņiem saku, apstājieties, padomājiet, ko jūs darījāt tajā vecumā. Un man liekas, ka citreiz tad ir daudz trakāk, jo es nezinu, ja es sev salīdzinātu tagad savā vecumā, tur 15, 14 gados, drausmas. Es nenovēlu vienam skolotājam un vecākam tādu kaut kādā ziņā bērnu. Bet tas varbūt, kā tev liekas, tas palīdz, kad tu apstājies un bišķi salīdzini, kāds tu biji un kāds ir tagad tavs bērns? Jā, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi nokāpt no tiem saviem vecāka augstumiem. Jā, tad tikto. Jā, kad, tāpēc, ka es tā teicu, jo es esmu mamma. Nē, come on, nokāp. Vai tas tev strādāja, pieņemsim tev, kad tu biji jaunietis? Nē, pilnīgi noteikti nē. Tas tikai liek vēl vairāk dusmoties, liek vēl vairāk justies nesaprastam. Bet tieši otrādi, es ļoti, ļoti bieži atceros savus, man liekas, jēziņu. Ja man būtu bijis tajā vecumā mentors, man liekas, viss būtu bijis daudz, daudz savādāk. Bet man ir šis, kad es atceros visus tos podus, ko es gāzu kā jaunietis, un tas man palīdz. Tas man palīdz nebūt visu laiku tur augšā tajā mammas tronī. Es spēju iejusties, es spēju iztēloties, kāds bērns jūtās, jaunietis kā jūtās, kāpēc viņam tas ir svarīgi, darīt kaut kādas lietas, kas mums šobrīd liekas absolūti neloģiskas, nevajadzīgas un tā tālāk, bet viņam to vajag. Man arī to vajadzēja tad, kad es biju tajā vecumā. Man liekas, ka tās lietas ir vienādas. Viņas vienkārši pieņem citu formu, ka varbūt citu nosaukumu. Jā. Tāpat es nezinu, es tikko redzēju Facebook vecāku grupās, kur sāku runāt par to, ka bērni 11, 12 gados nāk uz skolu ar tur pieaudzētām skropstām, nagiem, tur citi nāk saplāstām biksēm un kā tā drīkst. Man liekas, tajā laikā bija spaiki, un tas arī skatījās drausmīgi. Tā, ka tās lietas, man liekas, atkārtojās. Tur neko jaunu tehniski neesi izgudrojis. Nē, jo es domāju, tas viss pilnīgi sasaistās ar bērna vecuma posmiem, ar to, ko viņš fizioloģiski, psiholoģiski un tā tālāk piedzīvo savā ķermenī un prātā, un katrā vecumā, tajā vecumā notiek tas, tajā vecumā notiek tas, tajā notiek tas, un man liekas, ir forši tomēr kaut ko bišķiņi zināt par bērnu attīstības kaut kādiem vecuma posmiem, kad tu vari noķert to mirkli, ok, labi, šeit tagad notiek tas, jo es dzirdu, ka ļoti daudz vecāki apvainojās par to, kad nāk kaut kādi 10, 11 gadi, 12 citam, un tas bērns vairs negrib darīt lietas kopā.
Taisa istabā durvis ciet. Neļauj nevienam tur nākt. Man tas likās absolūti normāli, kad viss tas bērns atdalās. Viņš grib savu telpu, viņš grib savu kaut kādu neatkarību lielāku nekā, pieņemsim, tur 2-gadnieks. un tad man liekas apvainoties par to. Bet, kā es te lieku priekšā savu tu saplānoto pasākumu, gribu darīt lietas kopā, mans bērns man pasaka nē. Jā, tikai vecākam tajā brīdī ir jāapzinās, ka tas nav par tevi. Tas nav par tevi kā par mammu vai tevi kā par tēti. Tam iet cauri pilnīgi visi pusauģi un vienkārši pieņemt, ka mēs šobrīd esam tādā posmā, ka cilvēks grib aiztaisīt savus durvis un nevienu neredzēt. Tad vienkārši respektējam to. Neskrienam ar pieru tajās durvīs. Gaidam, kad paies kaut kāds laiks, jo mazāk spiedienu mēs radīsim, jo kaut kādā brīdī viņš tās durvis saka latēsīs. Kā gribēs ar mums būt kopā, vienkārši būt pacietīgiem, iejūtīgiem, apzināties to, kas notiek, ka tas nav par tevi un pieņemt un ļaut tam cilvēkam būt. Man liekas, ka tas ir svarīgākais arī saprast to, ka tās pamatlietas zināšanas par bērnu ir ļoti, ļoti nepieciešams. Jo man liekas, vienalga, cik kaut kādas ieteikumus kāds no malas arī mēs varam ieteikt vai pastāstīt, tās pamatlietas ir svarīgas, lai to arī varētu saprast vienkārši tās izaugsmu, kā tas bērns izaug līdz tam jaunietim un ko darīt ar sevi, un ka tā nav refleksija uzreiz uz tevi. Kad ienāk ģimenē bērns, tur visu kaut ko izvelk ārā. Visu to, ko mēs tur esam sevī tur ļoti skaisti apsaguši, paslēpuši un tā tālāk, tas tur viss tiek izrauts ārā. Un vēl vakar, man liekas, arī kaut kur redzēju tādu postu, kad ja ir kaut kāds vecuma posms bērnam, un tas bērns sāk mūs triggerēt, visticamāk, mēs esam bijuši kaut kur notraumējušies paši tajā vecumā, un tad tas bērns mums ir kā spogulis. Vecākiem, es nezinu, vai ir tāds uzskats, vai ir tikai tā sajūta, ka viņš jau dara man par spīti. Jā. Bērni nekad neko nedara vecākiem par spīti. Ir īpaši tajā vecuma posmā, ka visu laiku saka nē. Vai krīt gar zemi, vai sākās kaut kādi toddleri šitie te vecumi raudāšanas. Bet jauniešu posmā arī tas pats tās durvis. Tieši tāpatās tās durvis, bet tas nav par tevi, un tas nav tev par spīti. Tas ir tāpēc, ka cilvēkā iekšā procesi notiek. Viņš aug, viņš atdalās, viņš nobriest, viņš grib pieņemt kaut kādus savus lēmumus. Un man liekas, apzināties to, nevis apvainoties uz to bērnu, un tad raut tās durvis vaļā, ko tu man te tagad aizciri degunu priekšā. Es esmu arī tā, kāda ir bijušas tādas situācijas, bet sākumā tas ir tā, ka tad sākumā tu atplēst tās durvis, un tad tu tur lamājies, un tad kaut kur tu izlasi tādu informāciju. Un tad jau vēl ir tās, kad tu automātiski gribi reaģēt. Tad nākošā reizē tev aizcērt tās durvis, bet tu jau zini, kas notiek, un tad tu apstājies pie tām durvīm, tas nav par mani. Es neiešu iekšā un es netaisīšu vaļā, es ļaušu vienkārši būt. Un tad jau ar laiku trenējot šo prasmi, šo spēju, šo izpratni par to, kas notiek, kaut kādā brīdī tās durvis aizcērtās, un tad ir tāds, fine. Bija arī tā pieredze par to, kad ja tu nereaģē uz bērnu durvīm šo ciršanu, ka viņš ar laiku beidz to darīt, jo viņš jau var vēlas to reakciju. Un tā miedarbība ar to bērnu kaut kādā brīdī kļūst, ka tas bērns ir patstāvīgs, un te viņš ir jāmācās atkal iepazīt no jauna. Cik absurdi tas neizklausītos, ka tas jau ir tavs bērns, tā viņu pazīsti. Un nē, tajā brīdī, kad viņš iet skolas sistēmā, tur ir cita draugi, vide, tu sāc izvēlēties pats visu. Un man liekas, ka tajā brīdī vecākiem vēl vairāk ir jābūt tāda skatu punkta, ka tev ir jāiemācās iepazīt viņu un ar viņu miedarboties. Jā, es absolūti izvairos teikt šos vārdus, kad es jau pazīstu savu bērnu. Pavisam noteikti nē, es atceros, cik daudz noslēpumu man bija no maniem vecākiem, cik maz viņi vispār kaut kādā pusauģu un jauniešu laikā zināja par mani. Jā, mans bērns stāsta man daudz, bet lai es teiktu, ka visu un ka es visu zinu, noteikti, ka ne, un bet īstenībā tā arī nevajadzētu būt. Es tam pilnīgi piekrītu. Jo tieši tāpēc, kad es es arī neeju un visiem neko nestāstu par sevi. Būs cilvēki, kas zinās vairāk, būs cilvēki, kas zinās mazāk, un tas ir ok. Man ir svarīgi, lai viņa nāk, lai viņa uzticās, un
un lai es esmu tas drošais cilvēks, bet pieprasīt no viņas, ka man ir jāzina viss. Nē, tas cilvēku tiesību pārkāpums. Tas neiespējami. Dot drošu vidi, ka viņš zina, ka viņš var atnākt pie tevis, bet tad, kad viņš grib, tad, kad tas to. Bērns grib, tad, kad viņam to vajag, nevis tad, kad ok, man tagad ir laika, labi sēžam, runājam, tagad stāsti, kas tev stāstāms. Visu. Mēs paši tā nedarītu. Tad tas būtu skaidrs. Man liekas, ja man kāds tā apsēdinātu un pateicis, ko tu gribi no manis. Man vienmēr arī ļoti palīdz šis teikums, kad palikt stabilam tai vētrā, ja ceļš tai pusauģu vecumā. Ko tas dos, ja mēs te visi tagad sāksim viens uz otru? Pilnīgi neko. Automātiski ir sabojāts attiecības un ar to arī viss ir beidzies. Un te arī mēs atkal nonākam pie tās izpratnes par to, kas notiek tajā bērnu vecuma posmā. Man liekas, ka svarīgākais arī viss, man liekas, tas, ko mēs esam runājuši, ir svarīgi. Bet atcerēties to, ka tu jau arī esi vienkārši cilvēks. Tu pirmo reizi to darīji, tīpaši, ja tas nav kāds trešais vai kurais tur bērns, bet ja tā ir pirmā reize, man liekas, vissvarīgākā, jo tā tev iedod to sapratni par to, kas notiek. Un īstenībā es pat teiktu, ka nav nozīmes. 1., 3., 5. Katrs nāk ar savu? Katrs nāk pilnīgi ar kaut ko savu. Pilnīgi. Kad, ja tev liekas, ka tu pie 3. jau visu zini, tad var gadīties visādi pārsteigumi. Jā, jo katrs bērns ir personība. Katrs bērns ir pilnīgi pats par sevi. Kā neapjukt tajā visā, ka viss ir atšķirīgs? Jo mēs te runājam par to vainas sajūtu, bet tajā pašā laikā ir tik daudz padomu. Tajā pašā laikā var notikties tik daudz lietas. Kā atrast to stabilitāti? Man liekas, tāda pavisam vienkārši atbildi, ko es tā pēc sevis, es kā mamma atsako visam. Jā. Visiem šitiem Instagramiem, Facebookiem, viss, kas tev liek apšaubīt sevi, kas tev liek salīdzināties, atsakot, vairāk klātesamības, vairāk tiešām, tā kā apstāties, iedziļināties, ieraudzīt to bērnu, sadzirdēt to bērnu, kāds viņš ir, kāda ir tā viņa personība, ko viņš grib, kas viņam patīk. Es domāju, ka tās ir vērtības. Tā atbilde ir tās manas patiesās vērtības, kas ir tās manas vērtības, kas ir mūsu ģimenes vērtības. Droši vien, kad es uz šo atbildu kā no tādas savas prizmas, kad ieraudzīt viņu, kad ieraudzīt viņu, sadzirdēt viņu, maksimāli atbalstīt viņu. Un tad jau tu arī atrodi to kaut kādu to pieeju, to ceļu. Bet man liekas, pat nav jāatrod, tu vienkārši esi līdzās. Tu vienkārši esi. Jā. Vienkārši būt procesos, būt klāt. Kas būtu tāds viens galvenais jautājums, ko viņam sev uzdot šobrīd un par kuru padomāt? Ja klausies šo sarunu, viņš saprot, kad viņš kaut kur ir aizķēries un kaut kur viņš tomēr izjūt šo. Viņam tagad ir laiks apsēsties, ko es parasti aicinu, iziet pastaigā vai apsēsties, padomāt, kas būtu tas, pie kā ķerties. Kā tu runā ar sevi, jā? Vai tu runā ar sevi, vai tu ar savu bērnu runātu tā, kā tu runā ar sevi? Ļoti skaisti. Es domāju, ka tas būtu tāds perfekts jautājums, ko vecākiem un arī vispār jauniešiem vienalga, kurš klausās. Jebkuram cilvēkam. Kādā tonī tu runā ar sevi? Ļoti forši. Mums sarunas beigās arī ir rubrika. Es esmu aplikācijā Threads uzrakstījusi un pajautājusi vecākiem, kādiem izaicinājumiem viņi saskarās, ja viņiem bērni šobrīd ir izglītībā. Atsaucība bija ļoti liela. Protams, citi savā starpā sāka strīdēties, citi tiešām iedeva kaut kādu savu viedokli par to visu. Tā kā mums ļoti strauji tuvojas eksāmena sezona, un man liekas, ka tūlītās jau viņi nākošajā nedēļā citi jau sāk. Viens no tādiem bija, kas vecākiem saistībā ar šo pašu vainas sajūtu, bija par to, ka tagad eksāmeni būs tas viņu spogulis uz to, ko viņi ir ieguldījuši tajā bērnā. Ko tu saki par šo? Un kāds ir tavs viedoklis tieši par eksāmeniem, par mācīšanos? Jo, kā mēs zinām, Palīgs mācībās ir video platforma. Mūsu visu produkts balstās to, ka mēs esam šeit, lai iedotu bērnam šo iespēju atkārtot, saprast kaut kādu tēmu, ja viņš ir palaidis to garām. Tad kādas ir tavas domas par šo?
Pirmkārt, mana vislielākā pārliecība ir tāda, ka mana pašvērtība nav atkarīga no kāda cita sasniegumiem vai panākumiem, pat ja tas kāds cits ir mans bērns. Tie ir viņa panākumi, vai tieši tāpat tās arī neveiksmes, jo ļoti daudz vecāku pašvērtība kaut kāda ir ļoti atkarīga no tā, cik viņa bērns būs veiksmīgs vai neveiksmīgs. Atkabināties no šī. Viņa panākumi ir viņa panākumi, viņa neveiksmes ir viņa neveiksmes. Jā, būt līdzās, kā es tev varu palīdzēt, vai es varu tev kaut kā palīdzēt. Bet par eksāmeniem runājot arī gan saviem bērniem, gan jauniešiem, ar kuriem es strādāju. Priekš manīm it's not that deep. Un es vienmēr saku, ka dari maksimālo, ko tu vari izdarīt. Ja tu jūti, ka tev vajag gatavoties, ka tev vajag pasēdēt, kad pagatavoties, pamācīties, vēl dari to. Dari maksimāli labāko, ko tu vari izdarīt, tā, lai tu pēc tam nepārmet pats sev. Lai nav šī vainas sajūta par to, ka es varēju. Es taču varēju vairāk, es taču varēju labāk. Kaut vai tavs maksimums ir 4. Bet tu esi mēģinājis. Tu esi mēģinājis un tu esi darījis labāko. Tā kā maksimālo. Bet, man nav pārāk, laikam, populārs viedoklis par atzīmēm, bet, ja tu esi darījis maksimālo, ko tu vari izdarīt, man pilnīgi neko nemaina, vai tas ir 4 vai 10. Tā atzīme par tevi kā par cilvēku nepasaka pilnīgi neko. Tā ir tikai atzīme par kaut kādām atsevišķām tavām zināšanām, kuras var papildināt jebkurā laikā. Man liekas, tāds ļoti skaisti tu arī pateici par to, ka tas nav atspoguļojums uz visu. Tas ir tas, kā tu arī tajā dienā jūties. Jā. Arī, nezinu, mums visiem ir citreiz tu piecelies ar sāpošu galvu un tev nav produktīva diena. Tagad tas bērns ir piecelies tieši eksāmena laikā ar to. Bet man patīk, ka tu saki, ka ja tu esi mēģinājis, atkārtojis, izmantojis tos resursus, kurus tev piedāvā, un ir sanācis tā, kā ir, tad tas ir tas, ar ko tu paņem galvenais, lai tu pats nejūties vainīgs pēc tam par to, ka tu neizdarīji, bišķiņ nepapūlējies. Papūlēties vajag. Nekas jau nenāk dzīvē, tā neiekrīt rokās. Kaut kas iekrīt, bet tomēr lielākoties kaut kāds pūles ir jāpieliek. Tad, ja tu zini, ka ir jāpieliek bišķiņ pūles, tad pieliec tā, lai tu nejūties vainīgs pēc tam. Un arī, kā es saku jauniešiem, vidusskola ir jāpabeidz. Tā vai šitā, vismaz tikai tāpēc vien, lai tev tās durvis paliek atvērtas. Paies laiks, varbūt tu izdomās, ja tu nezini tagad, paies kaut kāds brīdis, varbūt gribēs iet tālāk mācīties, kaut ko darīt. Izdari tā, ka tas darbiņš ir pabeigts, tev viņš vairs tur kaut kur pakausī gaisā nekarājās, kā kaut kas nepabeigts. Izdari un pēc tam tālāk jau izdomās, ko tu gribi darīt. Jā, man liekas, ka arī var skatīties uz vidusskolu, īpaši, kad cilvēki šobrīd runā par to, ka tas nav nepieciešams. Citi saka atkal par to, ka vidusskolai vajadzētu būt tagad obligātai. Tā pieņem tāpat kā pamatskola, tāpat arī vidusskola. Citi atkal izvēlās, piemēram, tālmācības opcijas. Es saku parasti tā. Nav starpība, kuru tu izvēlies, skaties, kas tev ir ērtāks. Galvenais, ka tas ir tev izdarīts, jo tu no tā neaizbeigsi. Manuprāt, pat tad, ja tu izmācies to vidusskolu un beigās dabūt darbiņu, kas vispār nav saistīts ar to, ko tev skola ir iedāvusi, šā vai tā, tev tā ir tāda lieta, par ko tev nav vairs jādomā. Tas tāpat kā iemācīties, braukt ar riteni. Ja tu viņu nemācies, tev kaut kādā brīdī būs jāsaskarās ar to, un tā būs bēdīgi. Tu vienalga būs atnācis un tā pieauguša vecumā mēģināt to iemācīties un izdarīt. No vienas puses nav lietas, nekad nav par vēlu sākt kaut ko jaunu, kaut ko mācīties un tā tālāk, bet kad... Man liekas, ka katram vecuma posmam ir tomēr arī sava atbildība. Man liekas, pat cik ļoti man pašai nepatīk. Galvenais iedot tam bērnam to atbildību, nevis sēdēt un mācīties viņa vietā, bet paļauties, kad viņš izdarīs tik, cik viņš var izdarīt. Kad,
ka tu pats seko līdzi, ka tu pats dari tās lietas, kad nevis es tev tur tagad 12. klasē dienas grāmatā klau, tev tur ir tāds un tāds mājasdarbs, vai sēdies un ko mēs tagad darām. Nu, Tas tāpat salīdzinot ar to, ka mammas vēl 12. klasē zeķis mazgā. Jā. Nu, tas ir vispārībā. Jā, somas krāmē, istabas tīra. Nu, maksimāli noņemam no tiem bērniem to atbildību, nost izdaram viņu vietā un pēc tam gaidam, kad viņš būs tāds riktīgi veiksmīgs cilvēks, kurš varēs par sevi parūpēties, varēs sasniegt savus sasniegumus un tā tālāk. Nu, varbūt, ka varēs, bet grūtāk viņam iesmalnēks maksimāli dot to atbildību viņu rokās, cik viņi attiecīgajā vecumā ir spējīgi pacelt, un viņi ir spējīgi pacelt daudz. Bet, protams, adekvāti izvērtējot. Galvenais tās, man liekas, izvēles iespējas atstāt bērniem dažādos vecumos un respektēt un pieņemt. Pat tad, ja nepatīk. Pat tad, ja nepatīk. Pat tad, ja liekas, ka tas ir neloģiski, nevajadzīgi un tā tālāk. Bet pieņemt, labi, ok, es dzirdu, tu esi izvēlējies tagad darīt šo vai šo. Fine. Es tev varu pateikt no savas puses, kā es to redzu, kā es to dzirdu un kā man tas izskatās. Jā, bet izvēle ir viņa. Bet izvēle un atbildība ir tavās rokās. Lieliski. Man liekas, ka šis ir tāds smuks punkts, kur arī nobeigt, vai ir kaut kas vēl, ko tu vēlētos pateikt vecākiem saistībā ar vainas sajūtu, saistībā ar izglītību, ar jebko, kas ir kaut kāda ziņa, ko tu vēlies iedot vecākiem un klausītājiem. Jā, tikai viens teikums. Spiediens rada pretestību. Skaisti. Paldies tiem, kuri klausījās, un tiekamies nākošajā epizodē. Čau! Čau!